Vadītāji, tava SWOT analīze ir nepareiza. Ko es ar to domāju un kāpēc? Centīšos paskaidrot. Populārākais strateģiskās analīzes rīks ir SWOT, latviskotā versijā SWID analīze. Kā mēs viņu veicām, kā viņi ir uzrakstīti, tā arī veicām. Tiekam skaidrībā, kas ir mūsu stiprās un vājās puses, un tad skatāmies, kas ir apkārtējās vides, iespējas un draudi. Bet stiprās vājās puses, tas ir priekšējiem resursiem, iespējas draudi, tas ir par ārējo vidi. Kā gan mēs varam pateikt, vai mūsu resursi ir atbilstoši, būtu saucam par stiprām pusēm, vai tur kaut kas iztrūkst, un tā būtu vājā puse, pirms mēs esam izanalizējuši ārējo vidi un novienojušies pa mērķiem. Līdz ar to SWOT analīze ir jādara tieši tā, kā viņi tiek darīti, tikai pilnīgi no pretējā gala. Mums vispirms vajadzētu tikt skaidrībā, kādā vidē mēs darbosimies, mums vajadzētu nodefinēt, kādus mērķus centīsimies sasniegt, un pēc tam jau mēs varam izvērtēt un izlemt, vai esošie resursi ir mūsu stiprā vai arī vājā puse. Ja arī tu vēlies pareizi lietot SWOT analīzi un citus strateģiskās analīzes rīkus, tad piesakies uz semināru Strateģiskā vadīšana.